Nikolā! Sveiki! Šodien mēs atrodamies festivālā Taste. Izbaudīsim Bauskas pilskalnu un apskatīsimies, kā mums te iet. Dodamies! Vakar, kā jūs šodien jūtaties? Mēs jūtamies ļoti labi. Mēs esam Bauskā un citādāk nemaz nevar būt kā tikai labi. Ļoti labi. Mēs braucot šeit, trapījām kārtīgā dušā. Super slapi bijām, bet līdz ko mēs sākām spēlēt, parādījās saulīt pie horizonta un viss arī zemi ir sākuši žūt. Fantastiski. Man šķiet, ka mēs iekustinājām cilvēkus pišķiņu šeit. Jā, mums parādījās saule tieši tad, kad mēs sākām spēlēt. Man liekas, tas bija ļoti skaisti. Vienkārši perfekti. Tā, par cik jūs esat grupā 4 puiši, es gribēju zināt, cik daudz meitenes skatītājos jūs saskaitījāt? Zin kā, man ir tā pozīcija ļoti ērta, es parasti sēžu grupu, man visi stāv, es vienīgais sēžu spēlēs, visu var apskatīties, kas notiek tur, un tā kā es saskaitīju, diezgan daudz. Jā. Cik? Es precīzi skaitu neteikšu tev, bet bija daudz. Tas ir noslēpums? Jā. Bombastic Kāda iepatikās vienkārši, negrib tā kā, parasti velti dziesmu, saka, šī dziesma veltīta vienai meitenei, bet tur ir vairāk par vienu. Tad tas bija tai vienai, ja? No pēdējās rindas. Šodien jūtaties? Jūtamies lieliski. Lietus ir pārgājis, līdz ar to laikapstākļi jau vien ir liels plusiņš. Es lietu nesastapu, tikko atbraucu, tā kā man laiks ir vienmēr bijis ļoti labs šeit. Jūs esat pirmoreiz Bauskā? Bauskā vispār nē, bet festivālā Bauska tas te pirmoreiz, jā. Un jūs? Arī tieši tāpat. Mēs esam ārpus tas te bijuši diezgan bieži. Tā. Labvakar, kā jūs šokar jūtaties? Noguris. Noguris? Jā, bet apmierināts. Kā koncerts kopumā? Es izbaudīju. Man pašam patīk, ka tas ir pats svarīgākais, lai māksliniekam pašam patīk. Tā, kā jums šokar patika Bauskā? Wow, mums nebija daudz ekspektāciju. Mēs esam spēlējuši Bauskā līdz šim. Mēs bijām nedaudz noguruši, bet tas pārtriec pilnīgi visu. Šis bija iespējams viens no pēdējā laika emocionālākiem un skaistākiem koncertiem, kāds mums ir bijis. Un es tiešām nemeloju. Šis bija lieliski, tiešām. Un publika, wow! Kas par dzīvi? Īsti, es ilgu laiku neesmu nogāpis no skatuves, tik priecīgs. Un vai jūs varat nosaukt, kur mums ir mūsa, kur Mēmele un kur Lielupe? Nav. Būs tur. Mēmele būs šī upe, kas iet blakus. Atbildes komentāros, lūdzu. Jums ir jāzina pret tā kā sauli balstoties, kurā pusē mēs esam. Es zinu, ka mēs esam starp mūsu un Mēmeli. Tā ir taisnība, un tā ir Mēmele. Jā. Un tā ir mūsa. Jā. Tā ir pareizi. Jā, un Lielupe mums ir aizmugurē. Un vēl es ļoti gribu zināt, kāpēc elpo. Elpo? Mārtiņš jau pieminēja skatuves. Bet vēl, man liekas, ir tāpēc, ka tad, kad Mārtiņš pateica, vai mēs varam saukt mūsu dot par elpo, man bija tāds jā, jo mēs abi esam gaisa zīmes. Jo es esmu Dvīnas gaisa zīme, un tu esi Ieņa Pomņa. Kas tev par zīmi? Horoskopa? Jā. Vērsis. Vērsis ar, man liekas, ir gaisa zīme, ne? Ja grib, tad jā. Pagā gadā, kurā tu esi dzimis? 95. Tas ir kāds gads? Tā kā dzīvnieks. Cūkas? Cūkām arī patīk gaisa. Man likās, ka mēs abi esam gaisa zīmes, tāpēc. Nē? Bet tad vajadzēja 4, lai ir katram pa meitenei. To jau katrs gan jau pamanīja. Es nezinu, ko atbildēt uz šo jautājumu. Mana mīļākā dziesma ir Abrakadabra. Un es gribēju zināt, vai jūs mākat arī kādu burvju triku tad parādīt? Cik tev gadu? 20. Un tev ir Abrakadabra mīļākā dziesma. Tas ir forši. Tas ir forši. Abrakadabra ir 15 gadus atpakaļ radusies. Tā kā ļoti labi šis priecē. Par burvju trikiem, burvju trikus mēs atstāsim uz skatuves. Līdz ar to būs kārtīgi jāskatās koncerts un kāds burvju triks noteikti tur arī parādīsies. Labi. Es patiesībā dažu smāku, bet tur ir sagatavu vajadzīgi, pa cik mazais man ir bērns maziņš. Kā maziņš, jau vīrs, jau 7 gadi. Un tā, kad es esmu piekopis šo to parādīt, lai ir interesanti bērnam. Tad man ir radušies 2 jautājumi jums. Mans pirmais jautājums ir, kas tad īsti ir tā raķešu zinātne? Raķešu zinātne ir kaut kas tāds, ko tu bieži vien pārdomā par ilgu, kas tev ir, kurā tu iedziļinies par daudz, tu velti lieku enerģiju. Patiesībā viss dzīvē ir daudz vienkāršāk, nekā mēs bieži vien domājam. Jā, tas tiesa. Un tad,
kāds ir īstais veids, kā pavadīt jaunību? Man liekas, ir ritīgi aktīvi, būt aktīvam, darboties, iesaistīties, palīdzēt, būt patīkamam cilvēkam, mīlēt, izrādīt cieņu un dot no sevis vairāk nekā no tevis prasa. Patiesais iemesls, kāpēc mēs saucamies Elpo, ir tādēļ, ka ikviena darbība, kuras laikā notiek apzināta elpošana, vai tā būtu dejošana, dziedāšana, meditēšana, liek cilvēkam justies labāk. Un tāpat mēs gribam izdarīt ar mūsu mūziku, kad cilvēki klausās elpo mūziku, viņi jūtas labāk. Man liekas, kā man to ļoti labi ir izdarījis mūsu dziesmu tekstos, kuri nav virspusēji, bet ir dziļi, lipīgi, bet ja tu meklē, tad tu atradīsi tur tādu dziļāku jēgu. Var arī justies slikti, atļauts arī slikti justies, jo arī bez sliktām emocijām tur nezinu, kas ir labas emocijas. Man tā liekas varbūt. Bet, jā, elpošana ir laba lieta. Mums tur ar tiem horoskopiem vēl jātiek galā. Ja kāds var atstāt komentāros, vai vērsis ir gaisa zīme, man jāprasa mammai, bet viņa nav blakām. Man liekas, ka ir. Tāpēc mēs esam Elpo. Es arī esmu vērsts, arī varbūt kopā ar jums. Jā, tu vari? Jā, mēs visi varam elpot. Mēs visi varam. Mēs būsim Elpo? Mēs būsim Elpo kvadrātā. Pilnas slodzes elpotāji. Pilnas slodzes elpotāji. Elpotāji. Pilnas slodzes elpotāji. Kā jūs iesildaties pirms uzstāšanās? Iesildamies, man liekas. Mēs izstaipamies, visus muskuļus izstaipam, jo mēs ļoti aktīvi esam. Un, ko vēl mēs vienkārši uzturam labu garastāvokli, viens otru ietri. Principā viņš gribēja teikt, ka nebija konjaka. Jā, mēs nedzeram, kā daudz domā, ko mūziķi dara pirms koncerta. Tradīcija tā, ka kaut kur 5 minūtes pirms uzstāšanās Solstam sākās debīlie joki vienkārši, bet tas ir krīgi uzmundrina. Jā, uzmundrina vienkārši gribas, lai aizveras, un tad, kad es uzēju uz skatuves, es sāku dziedāt, un es nerunāju. Bet, tas varētu būt mums vēl tāds, ka mēs saliekam rokas. Mēs varam parādīt, ko mēs darām tieši pirms uziešanas. Es arī varu piedalīties? Jā, droši. Es tev arī iečukstāt, kas būs jāsaka. Es vienmēr saku pupi. 3, 4. Pupi! Un vēl es te savā draugu lokā esmu dzirdējis ļoti daudz variācijas, kā izrunāt jūsu grupas nosaukumu pareizi. Tad es gribētu dzirdēt no jums, kā ir pareizi. Tā kā tu pateiksi, tā būs pareizi. Kā tu saki? Music. Perfekti. Jo mēs arī starp citu sakam music. Bet ir varianti ļoti daudz un dažādi, bet šis nav laikam tik tāds noteikts, ļoti precīzs, tā kā katrs izrunā kā vēlās. Jā, var teikt music, var teikt musiku, kā grib. Musīk, kā grib. Franču izloksnē, tā kā varianti ir daudz un dažādi. Jā, super, paldies. Tad es gaidīšu to triku uz skatus. Jā, mēs sarunājam? Sarunājam. Jā, super, paldies. Gaidīšu no Emīla triku. Tasta 2024 aizripoja vienkārši kolosāli. Ar jums kopā bija Saša, Nikola un